ko sākam? Saulens jānoņem nost visiem. Nē, kāpēc? Kā neredzas acis, kas ir pāli? Ka jūs tikai dzēruši nākat uz peldēšanu. Jā, neviens skaidrā to nedara. Skaidrā neviens. Vai nu skaidrā, vai normāls to nedara vienkārši. Noņemat parādīt, kas jūs acis. Kas Es jūs domāju, ka esat? nevajag, nevarēs. Nekur. Acis ir dvēseles spogulis, jūs neskaidrās alkoholiskās vispār. netīrā dzīvesveida. ķīnietis vienkārši atslēgs. Ko Pēc pietiks? to tēm. Viss? Jā. Labi, ejam peldēt. Labi. Čau. Hello! Viņš Pirmais jautājums. Nē, davai, laikam, Matīs sāk. Ko tu? Nu, kāds šis sākās, jo tu biji mājās tas, kas ierosināja. Ak, tu biji tā? Paga izslēdz kameras, jo izrakstīšu tūlīt. Tas neatklājās. Tūlīt man dos. Ej, tu mani! Nē, tu Tas nemaz sāki, jā. nezināja, ka tu sāki. Nu, Tā, tas kāpēc? sākās viss Itālijā 2015. gadā. Tieši pirms 9 mēnešiem. Bija septembris, bija jauks laiks, un es teicu Ansimikai braucam uz jūru peldēt. Tā mēs no Rīgas Ričakiem aizbraucām līdz jūrai. Tad vēl bija silts, iedzērām aliņu pēc peldes. Un tā mēs katru svētdienu turpinājām iesākt to tradīciju. Un tad pa vienam pievienojās cilvēki, kurus jūs šeit redzat. Es kā neatceros secīgi, kas pievienojās. Es. Pičuks, jā. Es pēdējais pievienojos. Pičuks. Drē. Drē. Julija un Pilīts. Jā. Nu, pa vidam vēl bija daži. Kas Daži. bija Bija mums tādi viesmākslinieki, kas piebrauc uz pāris peldēm tur. Bija. Un tad kopš šī septembra mēs neesam izlaiduši nevienu svētdienu. Vismaz es ar Ants ir izlaidis, tu biji Igaunijā. Nē, bet es arī atmaksāju kaut kad nedēļas vidū. Nu jā. Bet tā Es tikai nezinu, ka viņš atmaksāja. Bija arī tāda sistēma. Kā jā? man ko? Es tev galdu atmaksāju. Es kaut kur diezgan daudz parādājis tās cilvēks. Jā, es Bet ne tik arī daudz vēl- kā pičuks. Ceļi būs Pilīts. nobrāsti, Es ceļi būs redzu nobrāsti. rekordis. Un kaut kā tā. Tā tas viss ir pagājis. Ko te Vans atbildēja, tad, kad viņam piedāvāja? Atmaksāt? Vai pamēģinam? Un tad jau vēl bija. Tā bez neviena laba vārda. Tas bija Tad jau īstenībā vēl bija silts. silts, tad bija Tad rāds bija septembris. septembra beigas maz. Čilā, normāli. Bija baigi forši. Vienkārši vienā brīdī palika augsts, un tad mēs galvenais, ka Nē, neapstājām. mēs jau visu laiku gaidījām, ka paliks augstais, jā. lai bija silts un nepaliek augstāks, nepaliek, un tad pēkšņi palika. Nu, pavisam ar katru reizi palika ar vien grūtāk un grūtāk. Nebija jau tā, ka nekas nemainījās. Palika tieši Ziemassvētkos vieglāk bija un visforšākais, man liekas. Kurš? Ziemassvētkos. Jā, tas bija. Ziemassvētkos bija izcils, jā. Bija tā kā vasarā. Jā. Jā, Bet izskatījās vislabākais bildē. bija putenī. Tas bija Maks, tas bija Klaiba Maks, Jā. tas bija virsotnes augšs šitai ziemā, tas putens, tas -15, tas bija maksimums. Tas bija Bija 0, -15 nebija.
Vai tu biji nulli? Man šķiet, ka bija daudz mīļus. Bija tāds slēpšs Bet vispār svētdienās bija baigi silts laiks. Nē, ārā bija maksa augsts toreiz. Nē, svētdienās vienmēr palika Bija silts. putenis un bija vēl tie tādi čomi līdzi. Nebija augsts. Mums bija slapšs tāds. Jā, slapš gan bija. Bija vienkārši vējš. Baigi gāzi. Bija super augsts. Jā. Daži nevarēja. Daži kliedza, ka nevar, bet izdarīja. Ko tu nevari? Es nevaru. Un drēja pa vidu. Tad ej uz mašīnu. Ko es? Man vajadzēja normāli nogānīties pirms ieiešanas ūdeni. Ātrāk. Lai. Nav jau tā, ka Edit. Aiziet! Es nejūtu kāju. Būs labi! Aiziet, Jūlijā! Nevarēs ar skaņu likt iekšā. Kas ir? Kāds labākais šī gada teiciens tad? Nu, papucis. Papucis, noteikti papucis. Tas bija tik atbilstoši tam mirklim. Izstāst pilno versiju. Es domāju, ka to redzēs. Es domāju, to var iemontēt iekšā. Nē, tas būs iekšā, bet to nevar izstāstīt. Tas te jāredz. To var parādīt tikai. Ne, tajā brīdī tie bija jāiet līdz man tajā brīdī, jo tajā brīdī, kad es to teicu, visi saprata, kāpēc es to teicu. Jā, tur varēja redzēt arī, kāpēc. Varbūt Jūlija nesaprata. Jūlija teica, ka viņa nemaz Es nedzirdēja. nemaz nedzirdēju to, ja tikai video ieraudzīt. Viņa parasti ļoti tālu no manis gāja, tā lai nav jāklausās. Tā lai nav jāklausās. Tu vienmēr bija citā jūrā. Man vajadzēja vairāk saņemt Jūlija tevis. ar drēs par kadrā. Kas? Ir, jā. esam? Jā. Visi mēs, ka kadrā.
Ok, droši vien. Kāda vēl ir spilgtākās atmiņas? Nu jā, Ziemassvētki. Tā reize es nevaru reizi. Tu nebija vai tu? Tu nebija, jā. Vai tu? Tā bija leģendāra. Es biju ietekot Ziemassvētkos, bet es nebiju. Es biju... Tad jau var skaidīt, ka tu Rīgā es taču nebiju. Ziemassvētkos nebiju. Galvenais, ka tu biji ietekots, tas jau pēc galvenais. Bet Tad es jau skaitās, ka neskatījos, biji. es nejūtos baigi tā. Labi, kad es biju ietekots un tur neesmu. Foršo reizi bija Bābelītī, pirmā reize, tad, kad mēs braucām. Jā. Visi nebija arī, bet tā bija arī laba. Āliņģī, ka vajadzēja. Tad, kad mēs skatījāmies, cik varam izturēt ilgi. Tos kāliņģi bija arī visvieglāk ielaisties Jā. iekšā. Nu, bija forši. Visi stādīja rekordus, cik var noturēties. Viņš aizgājis to vīnu vakar. Viņš tev aicināja kāds vīnu vakar? To, kas tev aicināja. Tie peldētāji. Labi, tagad jau neizliecina. Tagad ir kaut kāda cita tēma pēkšņi aizgājis vīnu vakar, bet tu es nesapratu. Ok, droši vien mēs tālāk var pa vienam izteikties. Nezinu, ko tā peldījums ir devis. Jūlija sāk. Jūlija sāk. Nu, Meitenē jā, priekšrocība. Godīgi es tagad tā nevaru pateikt. Nopietni. Kas tad? Es nevaru tā pateikt. Nu, Saki. laikam, nu, es esmu slimojis arī ziemas laikā, teikšu godīgi nav tā, ka neslimojām. Tas bija. Taču noteikti tā, nezinu. Tas, ka... es nezinu, katru reizi mēs to darījām. Piespiedu kārtā, ja godīgi, nu man tā likās. Bet, nu. Labi, nebija jau piespiedu kārtā. Slimoja piespiedu kārtā. Nē, bet... nezinu, tas, ka mazliet vajadzēja pacīnīties ar sevi, un droši vien tas, ka arī izcīnīja beigās. Ka gājām, turējāmies, skatījāmies, cik tālu varam iet. Beigās jau Jūlija pirmā iegāja un pēdējā Jā. iznāca. Jā, stādīja rekordus. Jā, bija interesanti. Nu, vai tu ieteiktu citiem to darīt? Jā, noteikti mēģiniet visu. Tas būs tas ir tā vērts. Tas noteikti ir tā vērts, nezinu. Pēc tam paskatīties, cik tu tālu var aiziet un ko tu var izdarīt un tā. Cik tālu jūrā var aiziet? Cik tā? Tālu jau Ne- var. Netikt, Pirms sēklam var aiziet. netikt atpakaļ. Tā lūk. Tā kā dariet, mēģiniet. Mans tāpēc izgriezt to, ko es teikšu tagad, jā? Nu, baigi stilīgi bija, jā, dažreiz vajadzēja saņemties, bet nebija īstenībā nebija tik grūti. Tu vienkārši zini, ka tev jāiet, un tu kaut kā galvā noskaņojies un ieej. Nu, bija tas vistrākākais bija tas 1. janvārs. Tas bija 1. janvārs, ne? Vai 2. kaut kāds? Tās Kurš bija tad? pirmās dienas, jā. Nu, tā kā bija tajā putens. Nu tas jā. Tā bija strākākā reize. Bet ieiet nebija tik grūti, un tā jūdne arī nebija tik traki, bet Tam jau. tā kā Viņi iznāca visu ārā, laiku domā kaut ko tas tad bija diezgan ārprāts. Bet, čils forši. Atbrauc, aizēja papeldies, pēc tam vēl kaut ko padara interesanti. Nu, ka te jau fonā var just, cik mums nesmieklīgi vienmēr gāja katru reizi. Tā kā tā atmosfēra ļoti labi visu raksturo. Es beidzu. Matīs, tu? Nē, tu. Viņš jau sāk un te viņš beigs. Jā, Ko viņš es? ir pirmais. Es gribu iet peldēt. Jā. Laid man peldēt. Izsaka savas domas par... Domas Ko tev ir devis? par roņiem. Par kam tas man par... tas ir Kāpēc tas devis. par tēsi? Kāpēc? Kāpēc? Ko tas sēd? Ko tu dari? Kāpēc tas atbrauc vispār? Es nezinu. Jāiet peldēties. Mājās ūdens beidzās. Pičuks saurietā! Jā! 3, 2, 1.
šampūnu paņem. Kā parasti? Pičiņu, pačiņu. Jā. Drē? Ai. Ko man ir tevis droši vien, ka neko es tā varu atklāt pateikt, bet... Dievs, cik mēs visi esam pozitīvi šajā noskaņā. Bet tie cilvēki, kas grib pamēģināt, es iesaku, jo tā sajūta, tā amplitūda sajūta starp to, ka tu pirms tu eji vai tad, kad tu eji iekšā, un tad, kad tu izej ārā un esi saģērbies un eji uz mašīnu, tā amplitūda ir tik liela un tik nesaprotama, ka dažkārt likās tā, nu, kad tu eji iekšā, tev iekšā bļāva kāds, ka kova hudožņika tu to dari. Kāpēc tu eji šobrīd ūdenī? Kam tu eji? Kāpēc tu eji? Un kādā sakarā? Un tad, kad tu gāji ārā, tev likās, bļāviens, cik labi. Tad tu saģērbies, tad gribējās mirt arī dažreiz, kad tu ģērbies. Jo viss bija atmiris. Un tad, kad tu saģērbies un gāji uz mašīnu, tad likās, bļāviens, cik labi tagad. Svētdiena ir izdevusies. Tu uzskriet nevari? Nu, bišķi paskrienas mēs. Pēc peldas interviju. Kā jūs jūtaties? Mamma mācījās vienu lietu. Tev neko nav labi, ko pateikt, tad paklusē. Tas arī viss. Es arī, es pa ziemu arī baigi neslimoju, bet to es arī nesaistu ar to, ka es baigi būtu norūdies. Tas vienkārši ir stiprs. Arī to es ar to nesaistu. Ar ko tad? Nezinu, kaut kā neslimoju viss, bet tā, ka tur baigi. Es domāju, ka, ja gribētu tā patiešām tā sajust, tad vajadzētu to tā vēl biežāk darīt. 2 reizes nedēļā, 3 reizes nedēļā, vairāk ziemas pēc kārtas. Vai, šis ir tikai tāds Sajūta dēļ. Demo Mēs crossfita intro, tāds, teiksim, tās 3 nodarbības, kur tu saproti, tev to vajag, nevajag, tu to darīsi, nedarīsi. Tad nākamais gads jau tev parādīs, tu to darīsi, Tas nedarīsi. bijis reizes, tāds 20 reizes, apmēram 0 gados peldēt, tas tāds intro. Nē, bet pirmais gads, tas jau, manā skatījumā, tur, ka es zinu, kā tie, jūs jau zinat to roni, to īsto roni, bet, es tikai no jūsu nostāstiem viņi Pičaks zinu. ir labāks, bet jā. Jā, Pičaks no vīna, droši vien vīnu vakarā uzzināja daudz ko jaunu, to var izgriezt. Bet tos cilvēkus es uzskatu par roņiem, mēs jau tikai, tas tāds. Cilvēki domās, ka mums kaut kāda vīna vakar vēl ir. Mēs vīnu dzeram. Ir jau arī tāds bijuši. Tā kā, Ants. kaut kā tā. Matīs. Hans. Tu? Es? Matīs Jā, slēdz nos, lai var iet peldēt. Es pēc tam kaut ko pateikšu. Es nezinu. Novērtē savu emociju gāmu un piramīdas 3 stūri. Pirmais 3 stūri. Cik ļoti tu mūs iedod. Tu mācies par šito, ne? Kaut ko. Tas ir kaut ko psiholoģisku. Kaut ko psiholoģisku. Nobēr tā, ka mēs... Jā. Tad ir jālamājas. Konspektu Tu var kaut arī kādu uztaisīt. nogānīties. Nevar vecāks skatās. Man ar tā bija dažreiz baigi lielā problēma. Es ļoti vēlējos, bet Bet bija klāt, jā, bija klāt, come on, jūs klātbūtnē, es varu arī Jūlijas klātbūtnē, viņi arī lamājās. Nevienmēr, ļoti reti. Jūlija katru reizi lamājās. Visu laiku lamājās. Vāru jau klātbūtnē vienu reizi laikam, gan tur, ka es izlīdu ārā un nevarēju saģērbties, bija divas nosaluši, tad es dvielīgi ritīgi izlamājos, tad es ritīgi nogānījos, bet tu biji arī sakrājies. Labi, Jūlija. Nē, pasaki tagad. Tev runājam par Jā, par abiem. Ko tas ir devis? Tas ir devis daudz ko. Pasties, kas? Raksturu. Nē. Kā nē? Kā nē? Mums tam jau bija raksturs. Vienkārši vajag pamēģināt, nevajag tur sēdēt malā un kaut ko tur Facebookā gudri To arī vajadzēja. Gudri spriest. Vienkārši pateikt, Ko pateikt? gudri Vajag, jā. Kāds tad bija? Nevajag mīst. Nevajag mīst, tas labāk, jā, nevajag mīst. Sāk man liekas grūti, bet nav tik grūti. Katru reizi paliek vieglāk. Kājas vairs nerauj krampī. Jā. Un galvenais ir tas pēc tam, kad iznāc ārā. Tad tu saproti, kāpēc tu to dari. Tas arī viss.
Tā, kad atnāks kāds pamēģinās, tad sapratīs. Un galvenais ir tā konsistence. Nevis tur atnākt vienreiz nedēļā, bet vienreiz mēnesī vai vienreiz ziemā, bet katru nedēļu to darīt pēc iespējas biežāk. Vai nu reizi nedēļā, vai nu, ja var, tad 2, 3. Bet neizlaist nevienu reizi. Tas ir galvenais. Cik Tā. bija peldēties reizes šogad? Nezinu, nesaskaitīs. Jā, izskait. Cik Nu, cik vienkārši Cik nedēļas, cik nedēļas. Jā. Katru nedēļu plus vēl dažas Plus vēl papildus jāpaliek. kaut kādu trešdienās, kad aizbrauc. Kur vislabākā vieta? Vislabākā vieta. Jūra vai tas Jūra. ezers vai... Vislabākā bija laukos mīnus 15 tāliņģī. Tas bija Ā, vislabākais. nu, arī tur. Jums. Vissliktākā bija tā puteņa reize. Putina reizi. Putina reize. Putina reizi. Ciemos bija Putins atlidojis. Valaģiks bija jā. Tā laikam nevienam nepatika. Nu, labi, tādas var vajag piedzīvot. Nē, nu vajag. Patika. Nu, tā jau Jā, nebija normālākā, sliktākā, tā bija tā tāda, bija teiks, tāda šīmiskākā. Jā, tā bija vistrakākā reize. Sniegs, putenis, vējš, ledus ir Jā, jūrā jā, apakšā. jā. Es pēc agrēs kāju. Pilni kontakti. Paslīdēja. pilns Ā, kontakts. Ja Nē, nu- drīz nokrita ūdenī, iedomājies. Redzīgi, man tā atmira pēdas, kad es čīvi neturējās kājā, ka viņš tu lietas, viņi tā kā tāds Jā. plakans klucis, tu viņi nesaliecās vairs kāja vispār. Un čīvi tik tā, un plikas kājas. Mēs foršākās tās reizes, kad mēs iznākam ārā un spīd saulīt. Un tu Un esi mēs tāds- varam tu esi izdarīt vēl vēlreiz. tāds ritīgi pumped up un te vēlreiz. Tā arī ir forši. tas bija, tas man ritīgi patīk. Tāds, Un tā, kad Jānis saka, viņš neies vēlreiz, bet tā, kad visi ieiet vēlreiz, tad viņš tā arī ieiet. Kājas jūs iedītās reizēs. Ne jau vēlreiz. Es jau noslaucies, viss ir beidzies. Ne jau vēlreiz. Es neiešu. Nu labi, nenāc. Tur psiholoģiski jūs man nostrādājāt dažas reizes. Jūs zinājāt, ka es aiziešu. Nu labi, nenāc. Kā gribi. Apgriezt. Bet Jā, labi, vienam arī būtu to psiholoģiski grūtāk izdarīt īstenībā. Mēs Jā, kopīgiem nu spēkiem to vispār vienam darījām. to nevajag darīt. Jā, Tas ir arī, garlaicīgi. Bīstam varbūt arī. Jā. Galvenais ir tie cilvēki, kas ir apkārt, ar ko tu to Tāpēc, dari. jā, galvenokārt mēs to Tomēr darījām. jūs biežam ārā. Labi, beidzot runāt, Nu iedod jau vēl Francim. uz vīnu vakar. Davai. Nē, nu, Lēns pasaka. Pičuks vairs nerunās? Nē. Nē. Viņš grib peldēties. Nē. Viņam pietiek vienīgi. Nu, droši vien pirmais, ko es gribēju pateikt, ka viss ir jāsāk. Es viss beidzu. Es beidzu. Ko jūs visi? Kā es esmu nocieties jums to visu pateikt un aiziet matam. Apgāž GoPro. Aiziet. Nē, droši vien, ka jāsāk ir ar augstu dušu. Jātur. Nu, varbūt, nezinu, cilvēki no malas, kas skatās. Tas bija tāds retorisks. Es vispār nesaru, kur viņš tā augstā duša ir iesprāgt. Kontrast dušu. Kontrast duša? Jā. Jā, bet ir augsts dušs, un šis viss besī. Es turpmāk vairs nebraukšu, jums vienkārši es augstā dušā. Nē, mās, kā tas viss sākās to, kad, nezinu, gribējās sev un
pierādīt to, ka to jebkurš cilvēks var izdarīt. Nu, ka nav tā, ka to ir kaut kādi īpašie cilvēki var to izdarīt. Nē, bija fun. Nav maz tik traki, es domāju, ka būs arī noteikti 2. sezona un 3. sezona. Paļbom. Es domāju, ka būs arī vairāk cilvēku nācēji, bet uz Beidzēji. kodols jau paliks jau, jā. Cerams, ka nesastrīdēsimies, man jau nav tā, ka baigi viss patīk. Tas ir taisnībā joks. Tas smējās, ka nevar saprast. Tu tā nemaz nedomāji, jā. Es atcerējos, vēl bija tie treniņi pirms spēles. Jā, mēs trenējām. Trakās zālēs. Jā, tie arī bija. Trakos Tie bija modus. lieki. Tie bija lieki. Nebija lieki, Es vēl tie tagad bija labi. Tagad patika. Lai kā es gribēju svētdienās iet uz... Nē, bija labi aiziet uz to treniņu, bet tev pēc tam bija jābrauc peldēties. Tu Tu biji tā sasīns. atzis, ka nevar uzsilt vairs. Tas bija lieki. Tādi mazie treniņi ok, bet tie garie, tie stundinieki. Man gan patīk. Ne, man arī patika. Stundu garš vats. Nu, Pēc tam peldēt vairs negribās. Nē, īsti negribējās. Ja man tā, jā. Nē, es gāju, bet tā, ka salīdzinoši ar tām reizēm, kad tas īsts treniņš vai vispār ne treniņš, tā vēlēšanās nebija tāda baigā. Man mās tāds īsts rezumē, ka to var jebkurš cilvēks, tikai vajag gribēt un vajag darīt. Un pašku vajag atrast. Kompānijā tas noteikti un arī tajā brīdī, kad tā iekšā mās tik daudz paspēja pārdomāt un sakārtot savas domas un koncentrēties tikai uz to Tev varētu peldi. pateikt, ko es sakārtoju. Sakārtot domas. Citi varbūt nomērinājās, citi atkal uzvilkās no tā. Sakārtoju vārdus pareizā secībā. Šeit toči sakārtoja vārds. Man neuzvelc mani, es jau tagad uzvilkos, jau tikko jau. Es jau gribēju pateikt, ko es jūtu kādreiz. Kuras vārdas tu kārtoji, kurās? Jā, kādā tur bija. Es ļoti atkārtoju krievu valodu katrā ziņā. Jā, to īstenībā arī varēja iemācīties. Jā. Jā. Jaudas labāk. Paplašināt savu vārdu krājumu. Teicieni, vismaz viens. Ok. Labi, es domāju, ka mēs beidzam Jā, nē, Vai peldēt. ejam peldēt? ejam peldēt, jā. Peace out.